Paskaties, cik skaisti. Tu redzi? Ai, un pasmaržo viņas. Dievīgi. Dievīgi. Tu jūti, kā smaržo, ja? Ļoti, ļoti jauki. Jā, un zini, ja jāsaka, ka kādam ir gadi, ja tu redzi to skaistumu, es nekādas gadus neredzu un nejūtu. Neko nejūtu, tad man nav nekādi gadi. Viss ir skaisti. Nav jau ar ko lepoties, jo gadi nav tas lielākā bagātība, bet varbūt, kad ir liela bagātība. Un tā ir, man liekas, izredzēto bagātība, jo tie, kas dzīvo ilgāk, tie ir tātad bagātāki. Mans modelis Vija Vētra, viņai tagad 102, un es laikam no viņas mācos arī kaut ko. Viņa arī priecājās par katru sīkumiņu, un es arī pa visiem sīkumiņiem priecājos. Un dabā to ir pavisam daudz. Ak, cik skaisti, cik skaisti. Ja to smaržu vēl tu dabūtu klāt, tu pasmaržo pats, lūdzu. Puķis ziedošas un koki un daba, tas ir tas, kas mani baro visvairāk. Un jūra mani baro vēl ļoti, ļoti, ļoti. Paskaties, kā tur viena mamīte skatās. Un viņai ir daudz vairāk gada nekā man. Bet tu redzi, kā viņa mīl skaistumu. Tas ir zelts. Jo tā ir barība. Puķe, daba un skaists kadrs, tā ir lielākā, labākā barība. Mēs mēģinam atrast manas acālīs. Mēs mēģinam. Vajadzēja laikam attaisīt mutu un pajautāt. Gan jau tepatās ir kaut kāds stūrītis. Redzi, kāds kontrasts. Dzeltens, košs, saulīte un melns vēl. Bet tūlīt būs zaļš. Tūlīt. Laikam tur ir taureņi un tur arī būs blakām tās acālīs. Ejam. Kāpēc šeit? Tāpēc, kad ir pavasars, tāpēc, kad ir mana dzimšanas diena, tāpēc, kad visam ir jābūt dzīvē skaistam. Un, ja sirsniņā ir tas skaistums, tad pārējais ir vēl skaistāks. Nezinu, man visas puķis ir mīļas, viss ir mīļš, bet vienkārši viņas patreiz ir visvairāk, un tāpēc arī ir jāskrien tur, ko var dabūt uzreiz. To skaistumu vēlāk būs, pārējais skaistums, bet mēs jau katru dienu un katru mēnesi nesvinēsim man dzimšanas dienu. Es pat nezinu, ko tev rādīt, ko tev nerādīt. Te jau var tikai smaidīt, te jau cits nekas neatliek. Un pasties, kādas krāsas, tu redzi? Par to, ka gadi, tiešām tā kā tā dziesmā gadi skrien kā stirnas, ja, viņi ļoti ātri aizskrien. Man liekas, es vēl spilgti atceros, kā es ar saviem vecākiem, ar tēti, ar mammu, kā mēs esam spriņģojuši kopā, kā mēs esam uz dārzu gājuši, kā mēs esam braukuši ar tēti uz laukiem pa Vidzemi, un kā viņš man ir mācījis fotografēt. No 4 gadu vecuma viņš man to mācīja, ja? Tā tad viņam ir bijis savs plāns, savs uzdevums. Kaut ko man ielikt iekšā. Un daba mums ir bijis tā, kur mēs vienmēr esam par visu priecājušies. Par visu. Man personīgi dzīvē, laika pa laikam ir visādas sāpes un viss kaut kas, bet es saprotu, ka es nedrīkstu sēdēt un tikai raudāt, vaidēt. Es to daru, jā. Bet es izēju mudīgi ielās un es priecājos un es aizēju kaut kur es varu, kā es saku, pabaroties no tā skaistuma. Un tas ir vienalga kaut vai
turpatās pie peļķes un lietus līst, un tu vari izbaudīt, kā viņš līst. Tas ir ļoti, ļoti skaisti. Tāpat tās, ja saulīt spīd, priecājies. Un ja tu redzi šādu te acēliju kalnu, tas ir kalns. Es nezinu. Kur cilvēks vēl var būt laimīgāks? Tā tad priecājies, pateicies katru dienu. Paskaties, brīvība. Brīvība, bet cik labi. Tur jau daži labi pliki dubši jau parādās. Reku tur priekšā. Kuri? Pie telts. Paskaties, kā tur laimīgais peld. Es varētu visām bumbiereniem ielikt. Man patīk. Cik jauki. Man patīk ūdens, brīvība. Un redz, šodien nav ne pa karst, ne pa augst. Tu jūti, kas maržo? Dievīgi. Sāļš gaiss. Ļoti, ļoti tik patīkami. Laikam ar gadiem cilvēks beidzot sāk atvērties un beidzot viņš saskata un redz to, ko viņam vajag saskatīt. Varbūt jau ātrāk vajadzēja, bet paldies Dievam, pateicoties tēvam ar viņu uzbāzīgo kameru un fotografēšanu, tas man sanāca. Un mamma kā pamācīja, kur kas ir mākslinieciski ieraugams, un tas arī viss sanāca. Tā kā plāns dzīvē ir bijis uz mani, kas man ir jādara. Un tāpēc es esmu pateicīga, priecīga, laimīga, un pa spīti visiem taisīšu šogad to savu jubilejas gadu, un gatavojos jau tālāk nākošām 2 izstādēm. Skaļi, protams, mēs to nesakam, bet tas būs atkal kaut kas savādāks. Ne tas, ko vienmēr Guna dod. Būs tagad kaut kas savādāks. Tā kā es pa visu priecājos. Un pa spīti visām mēs ejam uz priekšu, un gadus mēs neskaitam. Jo tie ir tikai kaut kādi, cipari, kaut kādi papīrīši, kaut kas tāds. Šeit ir mīlestība, darbspēks un darba kāre. Un ja pie jūras man ir iespējas atbraukt, tad es te atbraucu vienmēr. Un vienmēr svinu svētkus. Un vienmēr man ir tāda, kā lai saka, tāda galvā, tāda doma. Es vienmēr atbraucu pie jūras, un tad es saku tā: šodien, mīļie radiņi, man atkal jauni gadiņi. Bet, jāsaka, ir šogad tā, šodien, mīļie radiņi, man ir lieli gadiņi. Bet, lai kādi vēji pūš un lai kādi viņi nāk pa kreisi, pa labi, tie visi pārpūtīs tāpatās pāri un būs nākošie gadiņi, jo vienkārši tas ir kaut kas skaists. Un paldies par to iespēju doto, ka es varu iet ar skaistumu un ar mīlestību sirdī uz priekšu. Paldies! Vai ne? Es tā domāju. Kā ir īstenībā, to es nezinu, bet es tā domāju.